Ko mazais pamācības video, tad Renault Trafiks, 17. gads, 3. Trafiks, principā šis ir visiem, kuriem ir šāda veida panelītis, un panelī jums ir franču valoda, kā man, piemēram, jo mašīna ir no Francijas, tad vai uzliktu angļu valodu, vai, ja kāds grib krievu, vai, nezinu, vienalga citu valodu, to nevar izdarīt šim Renault šitām pogām. Nav tādas opcijas šī gada mašīnai. Bet, lai to izdarītu, vajag vienkārši pieslēgties ar kompīti pie dīlera. Tas maksā 60 eiro. Tas aizņem aptuveni 30 sekundes. To jums parādīšu skrīnu, kā es to izdaru. Jā, tad izmantoju Syncdiagu. Pilnīgi primitīvu, saslēgts man ar ābolu kopā, un ar to droši var izdarīt. Skatieties. Lūk, nomainīju valodu. Tagad ir smuki angļu valodā viss šeit. Tā kā, jā, tas aizņēma, principā pusminūti. Kaut kā tā, ceru, ka šis kādam var noderēt.